ļoti garšīgi. Dilles un lociņi piedod ļoti foršu papildus niansi. Ir 5:30 vakarā, un es tikai tagad tieku līdz savām pusdienām, jo, wow, šī diena bija saspringta. Kāpēc tā bija ļoti saspringta? Es jau jums stāstīju savā iepriekšējā nedēļas vlogā, bet jā, par to man ļoti gribās ēst. Man bija slinkums gatavot ko citu, un vakar es uztaisīju ļoti garšīgu saļanku. Tad jā. Pusdienu vakariņās šodien saļanka. Ja jums interesē, es vienmēr saļanku taisu pēc vienas receptes, es viņu atstāšu video aprakstā. Vienīgais, ko es varu pateikt, ka jo vairāk dažādas gaļas jūs pievienosiet šajā saļankā, jo garšīgāk sanāks. Ļoti garšīgi. Šorīt es sev brokastīs uztaisīju granola bļodu ar grieķu jogurtu, ar avenēm, ar banāniem, ar zemesriekstu sviestu, ar medu, un es atcerējos, cik šis brokastu veids ir garšīgs. Bet tas, ko es nekad nebiju darījusi, bet šodien izdomāju, ka varētu pamēģināt, es pievienoju zemesriekstu sviestu, un wow, ir garšīgi. Šodien esmu pilnīgi un galīgi iestraugusi darbos, pulkstenis jau ir 2, un tā kā man sāka gribēties ēst, bet man negribās ēst neko smagnēju, tad es uztaisīju sev smūtiju, un jau tādas nopietnākas pusdienu vakariņas taisīsim pēc pāris stundām. Bet jā, šīs ir mans īstenībā go-to smūtijs, kurš ļoti labi remdē izsalkuma sajūtu vismaz uz pāris stundām. Ja man šeit būtu vēl fetas siers, sanāca ļoti labi. Pat ļoti līdzīgi oriģināliem grieķu salātiem, vienīgais, ka šeit trūkst, protams, ir fetas siers.
Labrīt, trešdienā pulkstens ir 11:15 un es tikai tagad tieku līdz brokastīm. Šonedēļ man vispār nesanāk ēst pēc sava ierastā grafika, bet tas ir tāpēc, ka Markus viņš ir mājās un mums ir nedaudz savādāks režīms. Es neceļos tik agri, cik parasti es ļauju sev pagulēt, un jāņemot vērā to, ka Markus viņš ir mājās, un man uzreiz visa uzmanība ir jāpievērš viņam. Pēc tam man ir jāķerās klāt darbiem, un es nemaz neesmu tik izsalkusi, tad brokastis mēs ēdam tikai 11. Bet es šorīt uztaisīju sev proteīna pankūkas ar grieķu jogurtu, ar avenēm, ar banānu. Es tik sen nebiju taisījusi šādas te brokastis, bet šodien man sagribējās. Ja jūs nekad nesat mēģinājuši likt pie pankūkām grieķu jogurtu ar medu, pamēģiniet. Tā kā kūka. Tā, mani mīļie, pulkstens ir gandrīz 4, un es saprotu, ka man tā kā būtu kaut kas jāiet. Un ja sākotnēji es biju domājusi taisīt vienu ļoti populāru TikTok recepti, tad godīgi man nav šodien iedvesmas gatavot un jūtos es nepārāk labi, tāpēc es ielīdu savos krājumos, paskatījos, kas man tur labs ir vai nav, un ieraudzīju, ka man ir šī te zupiņa no augas. Man ļoti garšo viņa zupas, it sevišķi man garšo tā zupa, kas ir Āzijas stilā. Bet jā, šo skābu kāpostu zupu es neesmu garšojusi, tāpēc jā, es domāju, ka pagaršosim. Ok, šis noteikti nav tas apetelīgākais un instagramīgākais un skaistākais ēdiens priekš video, bet realitātē nevienmēr visi ēdieni izskatās skaisti. Es, protams, ļoti cenšos vienmēr ēdienas noformēt skaisti, jo man patīk ēst ar acīm, bet šodien viennozīmīgi nav tā diena. Es teiktu, ka ir tīri ok. Labi, mani mīļie, jūs zināt, ka es vienmēr esmu atklāta ar jums, un man ir jāsaka, ka man vispār negaršoja šī zupa. Es viņu apēdu, jo man vienkārši sirdsapziņa neļauj viņu mest ārā, bet jā, šī noteikti nebūs tā zupa, ko es pirkšu vēlreiz. Labrīt, ceturtdienā ir brokastu laiks, pulkstens ir pārmaiņas pēc 9 no rīta, nevis 11:30 no rīta, bet šodien es palaidu Markus uz dārziņu, attiecīgi mēs agrāk cēlāmies, attiecīgi man agrāk gribās ēst. Un brokastīs es gribu uztaisīt sev tādas kā maizītes, konkrēti es gribu uzgrilēt aerogrilā šo te tumšo čiabatu kopā ar tītara fileju, ar mājas sieru, ar tomātu, ar balzamiko, ar mikrosalātiem. Es zinu, ka tas var izklausīties nedaudz dīvains savienojums, bet ticiet man, ir tik garšīgi.
nezinu, kas notiek ar maniem matiem, bet brokastis ir gatavas, manuprāt, restorāna cienīgs noformējums, un ticiet man, garšo fenomenāli. Un jā, uz maizītēm es uzbēru šos te sīnepju mikrosalātus. Es nekad viņus nebiju ņēmusi, bet šoreiz es izdomāju, ka es paņemšu pamēģināt. Un ziniet, kas ir? Viņi reāli ir ar sīnepju piegaršu. What? Jā, šonedēļ es pie pusdienām netieku ātrāk par 5:30, 5:30, 6, bet nu tāda ir šī nedēļa, neko nevar darīt, ir ļoti daudz visādu darbiņu, bet vēl es biju iedomājusies, ka es varētu šonedēļ taisīt tādus rudenīgus ēdienus un tādus sātīgākus ēdienus, jo gribot, negribot, kad paliek augstāks laiks, gribās arī kaut ko sātīgāku. Šodien ir 28. Jā, šodien ir 28. septembris un ārā ir 25 grādi. Jā, es zinu, mans apģērbs gluži neatbilst temperatūrai, bet man ir vienalga. Modes ziņā man ir iestājies rudens. Un tā kā ārā temperatūra ir daudz siltāka nekā es to gaidīju, man arī gribās tādus vieglākus ēdienus, tāpēc es uztaisīju sev burrāta salātus. Šādus salātus es esmu daudzreiz ēdusi restorānā, bet pati es neesmu taisījusi. Es jums teikšu tā, izcili salāti, pamēģiniet. Labrīt! Piekdienā, manā mīļākajā nedēļas dienā, es tikko pagatavoju sev brokastis. Es uztaisīju, es pat nezinu, kā saukt šo ēdienu, bet principā jūs redzat, jūs redzējāt, ko es taisīju. Uzgrauzdēju arī maizīti. Principā, jā, tās ir ceptas olas. Un odziņu šīm brokastīm piedod šis te pievienotais feta siers. Viņš piedod tādu patīkamu skābuma niansi. Bet es, diemžēl, esmu laikam mazliet pārsakusi olas, jo viņas nav vairs mīkstas, bet gan labi izceptas. Es pat teiktu, ka feta siera varēja pievienot vairāk. Tas jums padoms.
ēdiens, par ko es sapņoju visu dienu. Pulkstens ir 10:04 un es esmu tā noskrējusies. Godīgi šī nedēļa ir atņēmusi visus manus spēkus, un es ļoti priecājos, ka es filmēju šo video, jo, ja es nefilmētu šo video, man liekas, es necenstos ēst pilnvērtīgu ēdienu un ēstu to, kas pagadās. Miso pasta ir viens no maniem labākajiem šī gada atklājumiem, jo ļoti ātri un viegli var pagatavot Āzijas stila ēdienus. Es ļoti bieži daru tā, ka es, ja vakariņās pagatavoju voku ģimenei, tas bieži paliek pāri, un nākamajā dienā es vienkārši uztaisu sev miso zupas buljonu un pievienoju esošos sastāvdaļus, un sanāk ļoti garšīgs ēdiens. Kā mans vīrs teiktu, bambuča.